Striker is on the move. He cuts inside. He dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots. Goal! Heaven. I'm in heaven when we're out together. What's dancing your name? cheek to Max, cheek. Derek! Visas 104 ar GO3 futbola podkāsts turpinās, pasaules kausa turpinās. Otrais aplis ir sācies pasaules kausā, un otrais aplis kaut kādā mērā, man liekas, sākās arī visas 104 ar GO3 futbola podkāstā, jo otro reizi šeit viesojās Kārlis Kregers. Čau, Kārli! Čau, Kaspar, jā, šoreiz bez Arkādija, bet prieks atgriezties, un es jau Tomam teicu, ka labprāt šeit pabūt. Nu, jums te nāksies pabūt, jums ir arī daudz jābūt komentētāji būciņos. Klausies, tu tāds bišku samiegojies, izskaties. Es biju ballītē. Tā, Līdz kaut kādiem 3 naktī, 4, pusčetriem. Futbola ballītē? Nē. Nebija futbols fonā? Kaut kur Vācijā un vis kaut kur. Futbols bija sākotnēji fonā, bet tā nebija futbola ballīte. Es dzirdēju, ka būs kviss, es ceru, ka būs tāds vienkāršs, jo nav tā, ka šodien baigi galvas strādā. Nē, šodien kviziņš būs, protams, jo es jau epizodē ar Jānu un Pauļu norādīju viņiem. Es nedaudz paņēmu personīgi to, cik ļoti jūs ar Arkādiju vienkārši tikāt galā šķietam vienkārši no malas. Tas bija easy. Okay, labi, skatīsimies. Man tev šodien arī šis tas ir sagatavots, bet tas nebūs tāds klasiskais kviziņš. Tev tur varbūt kaut kas būs vienkāršāk, kaut kas grūtāk, bet dzīvosim, redzēsim. Labi, sākumā par tām aktualitātēm. Klausies par pašu futbola spēlēšanu. Pirmais grupu turnīra aplis ir noslēdzies. Kuras ir tās no lielajām komandām, kas tev ir pārliecinājušas pirmajās spēlēs? Tu domā pozitīvi? Jā. Pozitīvā ziņā Vācija, kuru daudz norakstu, un tajā skaitā arī es īsti neticu Vācijas izlasē, bet, kā pirmā spēle, Kirisau, tur mēs neko nevaram mērīt vēl pēc tās Vācijas izlases. 7-1, tur varēja būt 15-1, manuprāt, rezultāts. Anglija pret Horvātiju ļoti labi izskatījās tieši otrajā puslaikā, un es domāju, ka tur kaut ko mēs arī varētu sagaidīt no Anglijas izlases. Un, ja godīgi, ja tu tagad jautā par tādām top izlasēm, man īsti vairāk nenāk prātā. Francija man nepieklāca. Francija, Senegāla. Pēc rezultāta 3-1. Rezultāts ir 1, bet pirmais puslaiks bija absolūti Senegālas zīmē. Un Senegālai bija labākās iespējas. Senegāla kontrolēja spēli. Senegāla izrādīja iniciatīvu. Un, man jau šķita kādā brīdī, ka Francija tomēr uzvarēs, jo Āfrikas izlasēm ik pa laikam šādi spēlējot, kāds tur nopelda, rupi kļūdās, un man liekas, tur būs kaut kāda reāla kļūda. Tur aizsardzībā vārdsargs kaut ko ar kāju atdos piespēli Mbappé vai kaut kas būs, un tur īstenībā pat bija tāds pāris riskantas piespēles, bet visu Franciju atrisināja otrajā puslaikā, bet tā, kad tu teiktu, man pārliecināja, tīri nē, individuālā meistarība, Senegāla tur jau beigās vispār spēlēja agresīvi, gāja uz priekšu, haotiska aizsardzība, un Francija varēja sasist vairāk vārdus. Bet no tām top izlasēm maz ir pārliecinājušas. Ir ļoti daudz pārsteigumu, ļoti daudz neizšķirt. Un šobrīd Anglija, Vācija, tas ir arī viss. Brazīlija nepārliecināja, Francija nepārliecināja, Spānija absolūti nepārliecināja, Portugāle absolūti nepārliecināja. Ir vēl viena izlase. Atcerējos? Argentīna un Lionels Messi. Jā. Viņi gan pārliecināja. Un, Messi tas ir šovs, Messi tas ir vienkārši jābauda. Un, kā tur daudz saka, Cristiano Ronaldo un Messi, manā skatījumā tur vispār nav debata. Ja? Ronaldo. Es pateikšu, nekad tā debata nav eksistējusi. Es tā tīri, lai skatījumiem. Ok, labi. Klausies, par tām pašām svaigākajām spēlēm ar lielajiem vaļiem, kopš šeit pie šī paša galda šajā pat mājīgajā studijā sēdēja Toms ar Marko. Tātad ir Anglija ar Horvātiju. Bijusi spēle, tev bija arī tas prieks un laime komentēt to maču. It's coming home! It's maybe. Angļi vienmēr ir favorīti 60 gadi kopš vienīgā pasaules kausa 66. gadā. Bet es saku, tā pirmā spēle visām komandām tā nav mēraukla. Ir izlases, kas aizved arī perfekts grupu turnīrus un pēc tam izstājas izslēgšanas spēlēs. Un mēs esam redzējuši to arī daudzos citos sporta veidos, piemēram, pasaules čempionātā hokejā, kur tu vari uzvarēt arī grupā, tur perfekti nospēlēt un pēc tam izlidot pret Latviju. Piemēram, tur iespējams kaut kad iepriekš tā ir bijis. Tuhels kaut ko mēģinās izdarīt ar to Anglijas izlasi. Un, esmu redzējis un komentējis, manuprāt, pilnīgi visas Anglijas izlases spēles pēdējos 2 gados tieši komentējis. Skaties gan jau vēl vairāk. Un, ir bijuši jautājumi Tuhela virzienā, viņš tos ir sakārtojis. Un,
Nu, pret Horvātiem man ļoti patika otrais puslaiks, un arī pēc spēles Harijs Keins pateica, ka Tuhels puslaika pārtraukumā teica tādu garāku runu, jo mēs redzējām, ka Horvāti jau iznāca laukumā ātrāk uz otro puslaiku, Angļi iznāca vēlāk. Nu, Tuhels tur iedeva iekšā, pateica tādu motivējušu runu, un tā Anglijas izlase izskatījās pavisam cita, svaiga, enerģiska, drosmīga, jo pirmajā puslaikā pret Horvātiem viņi bija ļoti nervozi, arī haotiski un baidījās atrasties vadībā, pat tā šķita kādā brīdī. Nu, grūti pateikt, bet es domāju, ka Anglija varētu kaut kur atkal tālu tikt, un šobrīd jau tas Anglijas futbols sāk nedaudz atkal kaut kur dominēt, tie klubi, un arī Eiropas čempionātos pēdējos divos Anglija ir bijusi finālos, tā kā kaut kur it kā vajadzētu te Anglijai tur parādīties agrāk vai vēlāk. Nu, klausies, to Anglijas pēdējā laikā ārkārtīgi daudz redzējis, komentējis te visas viņas spēles, ko mēs esam rādījuši. Es nezinu, kādu signālu jūs komentētājs saņemat, kas jums tiek sūtīts, bet puslaika, tad, kad ir puslaika pārtraukums, kad es mājās divānā iekārtojos baudu fantastiskās reklāmas pauzes, vai jūs redzat tās puslaika intervijas? Ne visas. Anglijas-Horvātijas spēlē redzējāt, neredzējāt? Nebija jums. Tur tā bija viena no tādām, cik es saprotu, un tagad pēc tam atgramojot saturu, kas internetā ir pieejams, atradu ar vienu no Tuhela asistentiem, bija intervija, kur viņš pat tā nebija tā, ķeksīša intervija, kas baigi bieži, ne tikai futbolā, daudzos sporta notikumos tās ir tādas puslaikos starp trešdaļām vai starp ceturdaļām. Tādas ķeksīša intervijas. Tā nebija ķeksīša intervija. Viņš patiešām tā konkrēti pateica, hei, mēs pirmajā puslaikā slikti darījām to. Puslaika pārtraukumā Tuhels tikko stāstīja, ka mums ir jāuzlabo tas. Un kā tev patīk šitais apgalvojums? Horvātijas izlases otrajā vārti šajā spēlē nāca par labu Angļiem ne tikai mačā, bet arī turnīrā kā tādā. Jo, ja puslaiks būtu noslēdzies 2-1, iespējams, Tuhels ģērbtuvē saka, good job, boys, let's keep it up. Tu domā, šāds apgalvojums eksistē, ja? Kaut kur? Varbūt. Varbūt. Es domāju, ka Tuhels nebūtu bijis priecīgs par to, ko viņš redzēja pirmajā puslaikā, jo tas, ko es redzēju, tā nebija Anglijas izlase, kas ir atbraukusi cīnīties par pasaules kausu. Es dzirdēju to interviju, redzēju virsrakstus. Tas bija Barijs, asistents Tuhelam, un viņš pateica tiešām, ka Anglijai pirmajā puslaikā bija ļoti nervoza enerģija, kad vajadzēja spēlēt pa zemi, Angļi spēlēja pa gaisu, kad vajadzēja spēlēt pa gaisu, Angļi spēlēja pa zemi. Viss bija nesaprotams, baidījās, jau teicu, atrasties vadībā. To tur, principā, izteica tas arī Barijs. Un es domāju, arī pie 2-1 Tuhels teiktu gandrīz pilnīgi to pašu. Tu domā, tā runa būtu palikusi tāda pati? Jā, es domāju, vienkārši tie vārti uz ģērbtuvēm varbūt iedeva tādu ķirsītu uz kūciņas. Jā, tas iedeva vairāk varbūt vāciešu lamvārds. Es nezinu, kādā brīdī, bet es domāju, Tuhels nebija apmierināts par pirmo puslaiku. No otrajā puslaikā tās pirmās 10-15 minūtes man kā svētdienas futbola cienītājam, man ir stipri jāpadomā, kad es dominējošāku sniegumu laukumā esmu redzējis ideisku, labi, Anglija uz papīra ir spēcīgākā kā Horvātija, bet, ja Horvāti būtu aizķērušies, paņēmuši punktu vai uzvarējuši tajā spēlē, arī neviens tur matus ārā no pārsteiguma nerauc sev no galvas. Jā, bet, jāapslavē ir Levakovičs, Horvātu vārdsargs, kurš tiešām, cik viņiem tur 8-9 atvairījumi, un otrā puslaika sākums vienkārši kļūt tik aizraujošs, un principā es jau tur komentēju, teicu, ka nevis Anglija pret Horvātiju, bet Anglija pret Levakoviču, jo tas Džeks vārdsargs vilka laukā pilnībā visu, un viņš to dara lielajos finālturnīros, viņš to ir darījis iepriekšējā pasaules kausā arī tā kā fantastisks vārdsargs, un Angļi tur varēja patiesībā ļoti ātri to intrigu arī noslēgt, ja izdotos gūtos vārdus, bet intriga palika, un varbūt pat šķiet, ka varbūt Levakovičs beigās to punktiņu izcīnīs tajā Horvātijai, jo kā tu tur izvelc vienu, izvelc otru, izvelc trešo, tas iedod kaut kādu pārliecību lēnām arī komandai, un likās, Angļi varbūt tur izlaidīs to uzvaru un beigās nešķiets, bet beigās 4-2. Jā. Labi, Anglija ir viena no tām lielajām valstīm, kas ir iesākusi turnīru pārliecinoši. Tāpat tikko pēdējās dienās arī mēs redzējām Portugāles izlases pirmo maču šajā turnīrā pret Kongo Demokrātisko republiku. Kongo Demokrātiskajai republikai otrais fināla turnīrs, pirmais punkts. Fināla turnīros 74. gadā tā arī pie punktiem netika, 3 spēlēs, 3 zaudējumi. Šķita jau, ka viss būs ok. Tad, kad Portugāla gūst ātru vārdus, likās, te viss ir skaidrs, bet tā spēle turpinās. Portugālai absolūti nekas nesanāk uzbrukumā. Tagad ir laikam tev lielā skatu, kā, ja ir Messi, Ronaldo cilvēks, ņem roci viņu zem zemes. Nē, es nerakšu Ronaldu, cienu šo spēlētāju un, arī izbaudu viņu pēdējo pasaules kausu. Izbaudīšu vēl noteikti.
Bet, Lēnāk, 2014. gadā ASV komentētāji arī par Messi teica, ka viņam pēdējais pasaules jā, kauss Messi tur 14. gadā. atvadījās pāris reizes arī no izlases un Argentīnas. Tā kā, es domāju, te gan būs visas zvaigznes aizies projām, bet jā, pareizi tu pateici, tad, kad Portugāla guva vārdus, man bija sajūta, ka te ir maisam gals vaļā, ka tūlīt būs 3-4-0, lai gan Kongo nav nekāda Kirsau, tur tiešām ļoti labi spēlētāji no Anglijas Premjerlīgas, no Eiropas top 5 līgām. Bet bija sajūta, ka Portugāla dominēs un būs sitieni un būs momenti, un Ronaldo tur būs super iespējas, bet beigās spēle vispār bez iespējām Portugālei. Ronaldo praktiski bez momentiem, tur tādi pašķidri sitieni. Ja? Un, protams, kritika arī Ronaldo virzienā bija. Piemēram, Independent uzrakstīja rakstu, kad 10 spēlētāji un statuja. Tā kā... Un tā statuja no Madeiras lidostas. Principā tā pati labākā. Tā ir ļoti līdzīga Porziņģim, ja domā tā pie lidostas. Tad, kad viņi atklājas, es domāju, plāts līdzīgs, reāli līdzīgi Porziņģim pēc sejas tas atveidojums, bet tā otra statuja, tā ir jau līdzīga. Tā ir jau pieklājīga. Jā, es esmu bijis Madeirā un, protams, es neskāros pie tās vietas, kur visas sievietes skarās tur starp kājām. Okay. Starp kājām. Labi. Tur tāds... Principā statuja ir vienā krāsā, un tad mazliet zemāk, mazliet pamainījusies krāsa, jo tur principā cilvēki ir noberzuši, jo visi pieliek roku, uztais bildīt un tā. Bet, zināšu, kur bildēties, ja kādreiz līdz Madeirai izdosies tikt. Tieši blakus arī Ronaldo muzejs. Bet labi, Independent viņu kritizēja, es domāju, jo redzēju klipiņu, kad Thierry Henry izķidāja vienu epizodi, kur, Ronaldo pieņēma pateic ar savu neeksistējošo futbola smadzenes, saprot, ka tā nevajag darīt. Viņam DNS gūtu vārtus, un bieži viņš to grib darīt vienīgais komandā, un visātrāk, un pirmais, un viņš grib būt izšķirošais, kurš gūst vārtus, viņš grib gūt uzvaras vārtus, un es domāju, tā varētu ik pa laikam būt problēma, bet skaidrs, ka šādu spēlētāju tu nevar turēt uz soliņa. Tu nevari viņu laist laukumā uz mājiņu, tad viņam jādod tā iespēja. Bet skaidrs, ka tā Portugāla visu laiku meklē to Ronaldo, un baigais spiediens arī atrast, un viņš tās bumbas gaida, un to, ko tu saki, tur izspēle no malas, citam komandas biedram, kurš labā sitiena pozīcijā ir, varētu uzsist, un Ronaldo aiziet priekšā un pats grib saņemt to bumbu. Tāds koks ar diviem galiem. Es nezinu, kā Roberto Martínez šo risinās, bet šīs jautājums pacēlās jau 2022. gadā Katarā, un turpat uz vienu spēli tika atsēdināts Ronaldo, Ramušs spēlēja, guva hat-triku, un viss teica, redziet, Ronaldo nespēlē, viss kārtībā. Skatīsimies, kā... Mans personīgais ieteikums Martīnes kungam būtu sazināties ar Starptautisko futbola federāciju un atgādināt par to 2 spēļu diskvalifikāciju, kurai Kristiāno bija jābūt. Tā būtu noderējis. Varbūt tā būtu nākas par labu. Jo es nezinu, man tā patīk. Viss Portugāles izlases uzbrukums, izņemot Ronaldo smailē. Man tur liekas, jebkura cita opcija būtu daudz labāka, jo tie meistari, kas ir apkārt, viņi ir top formā. Tiešām tā izlases liekas, var sasniegt lielas lietas, un šobrīd tā arī izstāsta, ka lielākais klupšanas akmens ir iespējams visu laiku labākais futbolists. Vai otrais, vai trešais. Kaut kas tur ir, grūti apgalvot, varbūt tā skaļi to, bet kaut kas tur nav varbūt līdz galam. Un tu arī pareizi saki, tas sastāvs ir amazing, anglicisms, nekas. Mēs varam. Manuprāt, Portugālē ir otrs dziļākais sastāvs šajā čempionātā tādā talantu ziņā aiz Francijas. Jo Portugāles soliņš ir vienkārši, tur ir pasaules klases spēlētāji. Un, ja tu redzi uz papīra tos uzvārdus, tev liekas, ka šai izlasē ir jāspēlē finālā. Viņai jāuzvar pasaules kausa. Un es nezinu, ja šis sastāvs netiks tālu, un varbūt tā arī būs, tad Martīnesam ir jākrāmē koferi. Tur nav varianti, Bet labi, gan jau nevajag arī pārsteigties par tām komandām, no lielajām komandām, kam varbūt pirmās spēles nebija tās izteiksmīgākās. Pirms 4 gadiem Argentīna kļuva par pasaules kausa ieguvējiem. Zaudēja Saudarābijai. Tieši tā, Saudarābijai zaudēja pirmajā spēlē. Tā kā pirmajā mačā nav iespējams uzvarēt turnīru. Protams. Zaudēt arī ir ārkārtīgi sarežģīti. Klausies, par komandām, kuras ir aizvadījuši jau 2 spēles, tagad, kad mēs ar tevi runājam. Pareizi, tev iepriekšējā naktī bija balē, tu varbūt pat rezultātus nezini. 6-0. Un 4-1. 6-0 un 4-1. Jā, tajā grupā vārtu birums pavērās, bet pirms tās grupas, A grupā, Meksika izcīnīja otro uzvaru
divās spēlēs. Nu, labi, vārtu gušanas epizode varbūt paveicās nedaudz. Tur Korejas vārdsargs izgājienā pieļāva kļūdu. Diezgan. Nu, kam negadās neieraudzīt savu komandas biedru degunu priekšā? Tikai pasaules kausā tā svarīgā spēlē. Meksika for real šitajā turnīrā vai? Nekā nebūs. Nē, nu, pirms turnīra jau viss teica, Meksika uzvarēs grupu favorīti, spēlē savā laukumā, savu skatītāju priekšā. Nu, cik tālu tiks, to es nevaru pateikt, bet izslēgšanas spēlēs viņa būs, viņa ir kvalificējusies oficiāli jau. Arī kā pirmā vieta, kas ir svarīga. Viņi var zaudēt arī noslēdzošo grupu turnīru spēli. Viņi zemāk par pirmo vietu grupā nokris nevar. Es domāju, ka 16 daļfināls tiks pārvarēts, un tad jāskatās, kas būs 8 daļfinālā. Un es domāju, augstākais līmenis, kas varētu tikt sasniegts, ir 4 daļfināls, un tur arī viss beigtos. Bet, es domāju, tur ilgi mēs neredzēsim Meksiku šajā turnīrā. Bet tas, ka 4 daļfināls varētu būt viņu latiņa. Otra komanda tajā grupā šobrīd izstāsta tāpat Dienvidkoreja, kas piedzīvoja zaudējumu pret Meksiku, bet uzvarēja pirmajā spēlē Čehiju. Viņiem tagad būs priekšā spēle ar Dienvidāfrikas Republiku. Dienvidāfrikas Republika, laikam, pēc pirmajām 2 spēlēm, 1 punkts par nešķirtu ir, bet liekas, ka tā kā krīt nedaudz ārā no tā konteksta. Nē, absolūti. Grupas vājākā komanda tur. Tas nav vispār pārsteigums, un tas būs pārsteigums, ja viņi tiks tālāk un viņi uzvarēs savu pēdējo spēli, bet teorētiski, vajadzētu tā kā Dienvidkorejai uzvarēt un tikt kā otrajai komandai. Jā. Par Čehiem grūti pateikt. Tava prognoze, kā tev liekas, vai šī ir viena no tām 4 grupām, kur nav 3. vietas komandas playoffā? Tur šobrīd Dienvidāfrikai un Čehijai ir 1 punkts, kas teorētiski ir diezgan laikam švaki slikti, ja pēdējā grupu turnīra spēlē tu neesi favorīts un no tevis tava uzvara būtu kaut vai neliels, bet tomēr pārsteigums. Jā, pirms turnīra es teicu, ka no šīs grupas tiks 3 komandas laukā, jo, manuprāt, Čehijai vajadzēja uzvarēt Dienvidāfriku, vismaz uz papīra. Bet tagad pēc šī neizšķirta un zinot to, ka Čehiem būs jāspēlē pret Meksiku, Čehi varētu arī netikt, un tas ir reāls scenārijs. Un Čehiem obligāti vajadzēs uzvarēt. Meksika garantēs savu pirmo vietu grupā. Nevar izdomāt, ka zin kā, bišķiņi atpūtinām savējos. Vai turnīrs mājās, un viņiem arī neatļausies tādas vaļības. Atsevišķas rotācijas varētu būt, bet tas ir pasaules kauss. Arī līderi vēlas spēlēt visās spēlēs, un tas nav tāds kaut kāds garš sezonas skrējiens. Tās ir pāris spēles, varbūt vēl dažas tikai priekšā Meksikai. Skaidrs, ka rotācijas būs, bet es nedomāju, ka viņi tur uzliks otro sastāvu. Tā kā Čehiem neklāsies viegli. Ļoti iespējams, Čehiem turnīrs būs beidzies. Neizšķirts var būt uzvarēt Meksiku. Ir iespējams, bet kaut kā liekas, ka Meksikā uz tām emocijām, ar tiem faniem, ar to savu stadionu visticamāk varētu uzvarēt arī pēdējo spēli. Skaidrs, ka neizšķirts Čehiem nedarēs. Viņam mača izskaņā rezultāts būs neizšķirts. Viņi tur metīsies uz priekšu. Neizšķirts viņiem ir tā kā zaudējums. Tas nozīmē 100% pēdējo spēli pasaules kausa fināla turnīrā ar 2 punktiem no grupas ārā. Tur ne pie kāda scenārija viņiem neizdodas tikt ārā. B apakšgrupa. Ir otrā apakšgrupa, kur ir aizvadīts pirmās 2 spēles. Kanāda ar 6-0 satriec Kataru. Diemžēl zaudēja vienu savu futbolistu, kurš iedzīvojās briesmīgā kājas lūzumā, kur, ja neesat skatījušies, ja vāji nervi, varbūt arī labāk nevajag skatīties atkārtojumā, bet tur tā skaņa pat vēl vairāk bija. Tur kaut kā tā salikās, ka tie mikrofoni bija tik tuvu, tik labi dzirdams, kā tas kauls lūst tiešraidē, ka izskrēja nepatīkami tirpiņas cauri visam ķermenim. Bet komanda uzvarēja ar 6-0. Pirmā uzvara Kanādai pasaules kausa vēsturē. 3. reizi piedaloties turnīrā. Un arī Šveice pārliecinoši ar 4-1 uzvarēja Bosniju un Hercegovinu. Tur gan tie vārti sabira pašā mača izskaņā vēl 73. minūtē. Rezultāts bija 0-0 un beigās 4-1. Kanāda un Šveice. Vai kāda no viņām, tavuprāt, var pārvarēt 2 playoff kārtas? Šveice noteikti vienmēr turnīros ir tāds melnais zirdziņš. Tā ir tāda lielo turnīru komanda ar ļoti labiem spēlētājiem, labu kolektīvu. Tur nekas jauna nav jāiespēlē. Liekas, ka vienkārši Šveice ir Šveice. Viņi vienmēr izskatās līdzīgi spēlē. Gan skatām, var kost pirkstos par pirmo spēli, ka izlaida uzvaru pret Kataru tur pēdējās minūtēs, pēdējās sekundēs. Mačs noslēdzās 1-1 spēli, kuru vajadzēja nogalināt jau absolūti pirmajā puslaikā, otrā puslaika sākumā gūt vēl vārtus un lai katra aizmirst vispār par scenāriju atspēlēties. Šveice noteikti ir komanda, kas var tikt arī 4. fināls mierīgi. Kāpēc ne? Es domāju, Šveice var pārsteigt un skaidrs, ka es neredzu viņu čempionu godā, es neredzu viņas pusfinālā, bet kaut kur tur 4. finālā grozāmies noteikti.
noteikti. Un Kanāda arī ļoti labi izskatījās pirmajā spēlē, superīgi izskatījās otrajā spēlē. Un arī Kanāda, protams, kaut ko mēģinās izdarīt, bet, ja tur nāks pretī tādi lielie dūži, es domāju, būs diezgan sāpīgi. Jā. Pat varbūt līdzvērtīga spēle, bet neliekas, ka Kanāda varētu tālu tikt. Jā. Man liekas, Kanāda varētu ārkārtīgi sisties ar Šveici par to pirmo vietu grupā. Jā. Tur tas būs svarīgi. Jā, tur jāskatās, kas nāks pretī. Un, tur īstenībā vispār grupās, ja tie līderi neuzvar, tur viss kārtas sajūtas. Tur uzreiz var saskrieties tie randiņi starp grandiem krietni ātrāk un citādāk. Tur jāsako līdz situācijai. Prasīju tev par A apakšgrupu, vai tu redzi no tās grupas, ka paliek tā trešā komanda liekā. Šeit savukārt B apakšgrupā, man liekas, ja viss notiek tā, kā es esmu iztēlojies savā galvā, un Bosnija un Hercegovina spēja tikt galā ar Kataru, tad viņi ir iekšā play-offā. Tā būtu mana prognoze, ka šī ir tā grupa, kur būs mums tās 3 komandas. Skaidrs, ka Katarai patraucēja tas 0-6 ielaist. Jā, tas par labu nenāk. Tas nav labākais scenārijs Katarai, un arī patiesībā Bosnija ielaid 3 vārdus vairāk nekā iesit, 3 vārdu starpība. Un, tas arī nav nekas labs. Bet, zināmā mērā, te atkal, ja pirmajā grupā, man liekas, A grupā nevis. Jā. Pirmajā grupā es teicu, ka Čehijai un Dienvidāfrikas Republikai tas 1 punkts, tur tā nebijis, jo pēdējā spēlē tu neesi favorīts. Te mums atkal komandas, kurām ir 1 punkts, tiekās savā starpā. Tā kā, tur varētu būt ārkārtīgi jāstra situācija, ja mača izskaņā ir neizšķirts rezultāts, un tas nedara nevienam. Abas komandas tikai uz priekšu, un tad tur varētu būt ļoti interesants spēles beigas pienosacījumi, ja būs neizšķirts mača izskaņā, kur gan es domāju, ka tā nebūs. Jā, tā varētu būt, protams, kad ir neizšķirts un abas mačas uz priekšu, un īpaši jau Bosnijai vajadzētu tos 3 punktus, jo viņiem tā situācija nedaudz labāka. Ja raugāmies uz ielaistiem vārtiem, katru reizi, tur obligāti jāuzvar pārliecinoši, visticamāk, lai tiktu ir. Nē, ar 4 punktiem. Ar 4 punktiem tu esi iekšā, jā. Mazliet sajauc. Ja būs neizšķirts spēles beigās, tur tiešām būs iespējams viena no skatītākajiem spēlēm šajā pasaules kausā. Vismaz atkārtojumā. Jā. Es domāju, atkal vēlā spēle kaut kādu naktī. Jā, tur kalendārs. Es ātri atvēršu kalendāru. Jā, tagad jau visi tie grafiki ir tā sajukuši. Bet... tas arī vēl baigi tālu ir pie tam vēl. Tas 3. aplis arī vienlaicīgi abas grupas spēles būs. Tā kā būs jautri, jā. Tad Bosnija ar Kataru mums ir 24. datums 10. vakarā. Wow. Pēc lustīgas līgošanas būs piecēlies kā reiz uz 10. vakarā, un tad varēs. Sapratu, man tā spēle jākomentē. Cik tev ir vispār grafiks tagad? Mums 5 brīvdienas lielākajai daļai valsts priekšā ir. Es, starp citu, uzskatu, ka 5 brīvdienas Latvijam ir 1 brīvdiena pa daudz, jo tās 2 darba dienas nedēļas beigās, man liekas, tur ir galīgi norakstāms. Bet kā tev ir strādāšana tagad svētkos? Līgo vakarā 23. un 24. Tā kā, šogad pamierīgo, un man nav tik daudz tās spēles bijušas, jo es biju Tallinā uz Kings of Leon koncertu 3 naktis. Es domāju, tu teiksi uz disku golfu festivālu. Nekad dzīvē. Es nezinu. Sorry. Pagad, tu biji advokāts, diska golfa advokāts. Jā. Sorry. Igauņi mums atkal, starp citu, ir priekšā. Tu varbūt neesi ievērojis, bet diska golfā. Kamēr mēs TV6 rādām futbolu, Igauņi arī savā TV. Es nezinu īstenībā, vai Igauņi rāda TV6. Es skatījos viesnīcā, starp citu. Bija TV6 vai TV3? Viņiem rāda sabiedriskais mēdījis vakar spēles. Jā, pareizi. Tur ir, viņiem ir sadalīta tā licence arī sabiedriskajiem mēdījiem un TV3 grupai. Bet pa Igauņu TV6 šajās dienās, tie, kas ir Igaunijā vai kur, es nezinu, jūs tiekat klāt pie Igauņu TV6, tur rāda tiešraidē disku golfu arī. Te visas dienas garumā. Un es par to esmu sajūsmā. Bet kas kaut kāds čempionāts? Tur notiek disku golfā Eiropas European Festival. Viņš tā saucās. Viens no Masters turnīriem. Tur disku golfa pasaulē. Prestižs. Tur vislabākie disku golferi ir. Izņemot mani, jo man jāstrādā. Okay. Jā. Pačikoši, jā. Bet jā, es biju koncertā 3 dienas, tāpēc mazāk spēles. Jau sen biju ieplānojis atpūsties mazliet, bet tagad ieskriešos un atkal būšu atpakaļ ritmā un būs daudz mači līdz mēneša beigām, un tad jau skatīsimies, kas tur būs. Labi, Kārli. Pasties palam. Tā būs kaut kā. Pasties pa kreisi. Paskaties uz augšu. Paskaties uz leju. Ar kādu redz kaut kur?
Lūdzu, Arkādī izlien laukā, palīdz man. Jā. Nebūs tev ārkārtīgs. Ir pienācis kviziņa laiks. Pirmajā reizē, kā jau mēs raidījuma ievadā teicām, ārkārtīs ar Kārli. Nu, tā kā, Nodominē. es nezinu, tā kā es saldējumu ēdu. Nu, vienkārši no 22. gada līdz 1930. gadam bez aizķeršanās nosauca visas pasaules kausa uzvarētājus. Kārlis, šodien es tev esmu sagatavojis kaut kādā mērā pat vienkāršāku uzdevumu. Es ceru. Tāpēc, ka 10 apgalvojumi, un tev ir jāpasaka patiesība vai meli. Tieši tik vienkārši. Tāds mājasēmniešu jautājums. Tieši tik vienkārši. Maucam. Aiziet. Pirmais apgalvojums. Apgalvojumi ir vai nu par pasaules kausu vēsturi vai par pasaules kausu spilgtākajām zvaigznēm. Katrā ziņā futbols ir tas, kas visus sasaista. Pirmais apgalvojums, Kārli. Nīderlanda patika pirmajā spēlē. Ar Japānu 2-2 neizšķirts. Es biju gaidījis arī nešķirt. Daudz bija gaidījuši. Bija ok. Jā, 90 minūtēs uzvarētājs netiks noskaidrots. Nīderlanda 90 minūtēs maču nezaudēja. Jā. Apgalvojums ir sekojošs. Nīderlanda pēdējo reizi pasaules kausa fināla turnīrā pamatlaikā zaudēja 2006. gadā. Pirms 20 gadiem. Jā vai ne? Tā ir absolūta taisnība. Vai tu atceries pēdējo spēli, ko viņi zaudēja? 2008. gadā. Jā, tā ir tāda diezgan zīmīga spēle futbola vēsturē, starp citu. Pasaules kausa notiek Vācijā. Jā, to es atceros. Un es pieļauju, ka Nīderlanda, iespējams, tā bija izslēgšanas turnīra fāze. Vai viņi palika grupā. Bet fināls ir Francija pret Itāliju. Tā spēle ir iegājusi vēsturē. Viņa ir pasaules kausa rekordgrāmatā. Es skatījos, bija mums no tādas vienas kaimiņu valsts tiesnesis, manuprāt, tajā mačā. 4 sarkanās kartītes, Nīderlanda, Portugāle un absolūts kautiņš laukumā. Nurenbergas kauja. Tā šī spēle. Tas bija kaut kas. Tas bija godīgi. 16 zeltainās kartītes un 4 sarkanās kartītes. Daudz tiesnesim starp citu piesējās pēc tam. Bet ko viņam bija darīt? Kā viņš sāk, tā bija jāturpina. Nevarēja mainīt. Ko viņam bija darīt? Supermačs, jā. Labi, skaita rezultāti. 1-0 šobrīd viss ir kārtībā. Cristiano Ronaldo, par viņu mēs runājām. Par viņa nepārāk izteiksmīgo sniegumu pagaidām šajā pasaules kausā, un par viņa apgalvojums ir sekojošs. Cristiano Ronaldo ir pirmais Puškaša balvas ieguvējs. Jā vai ne? 2008. gads, vai 2009. gads. Manchester United pret Portu sitiens no distances. Viņš ar šo sitienu tika pie šī apbalvojuma. Bet vai tā bija pirmā Puškaša balva? Tas tā, lai es parādītu, ka es kaut ko zinu. Tas tāds ievadiņš, vai ne? Tās ir ļoti labs ievadiņš, jā. Bet vai tas ir pirmais tā kā skaistākais vārtu guvums pasaulē? Skaidrs ir, jā. Tu esi atceries pareizo vārtu guvumu, par kuru viņš saņēma Puškaša balvu. Vai bija pirms Bet tam? Tas bija jo tas īstenībā startēja ap to laiku. Un, ko tu domā, es tev vienkāršos jautājumus pēc tavas performances pirmajā raidījumā būšu sagatavojis? Es mēģinu, kā jau parasti tajās erudīcijas spēlēs, cik daudz ir jāpēc kārtas, cik daudz ir nepēc kārtas. Es mēģinu, bet te laikam būs uz dūlo, ne? Vai nebija pirmā kaut kāda sieviete? Varbūt jauc kaut ko. Labi, es teikšu, ka jā. 2-0 tu esi izvirzījies vadībā. Tā bija pirmā Puškaša balva. Tālāk. Lionels Messi. Otrs golds, jā. Par Messi apgalvojums ir sekojošs. Messi dzimtajā Rosario pilsētā jaundzimušajiem nedrīkst dot vārdu Lionels. Jo? Vienkārši tad visi būtu Lionel. Bet vai visi būtu Messi? Pirmkārt, ja šim apgalvojumam ir taisnība, tas liekas muļķīgi. Ļoti muļķīgi. Varbūt tev ir visi jā. Bet, visi nav jā. Tu esi pateicis. Visi nav jā. Okay. Es gan tagad tev baigi atviegloju dzīvi, jo tu zini, ka kaut kur būs arī nē. Jā un nē. Ļoti labs jautājums, ja godīgi es pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu. Es nezinu, vai tā ir taisnība, vai tā nav taisnība. Es pārbaudīju pārsavot šo informāciju. Jā. Un man kā futbola komentētājiem šāda informācija nav zināma. Bet, ja tu pārbaudīji, es gribu teikt nē. Tu teiksi nē? Es gribu teikt nē, bet ja tu pārbaudīji, tad es saku jā. 2-1. Okay, zinu, kāpēc es pārbaudīju. Tāpēc Lionels drīkst dot vārdu jaundzimušajiem. Nedrīkst dot vārdu Messi. Tas patiešām... Messi nedrīkst? Jā, tu nevari likt Messi vārdu savu bērnam tur. 2-1. Tu joprojām esi vadībā. Ejam tālāk. Apgalvojums par pasaules kausu tagad kā tādu. Pasaules kausā
5 reizes ir uzvarējusi rīkotāju valsts. 5 reizes. Tas ir apgalvojums. Pēdējais 98. gads Francija. Pēdējo reizi ir 98. Es ceru, ka tu 5 minūtes tagad netīsi galvā. Sorry. Ja tu tīsi, tad Emīls izgriezīs. Jā, es gribēju tīt, bet ja godīgi, nē. Nē. Tu saki, nē. Cik reizes tu tad... Nē, ir pareizi. 3-1 to sodījumā. Mazāk. Mazāk. 6 reizes. 30. gads Urugvai. 6 reizes. Tas ir domājis, ka katrs 3. pasaules kausa principā ir mājiņnieks uzvarēts. Bet tur okay. Pasaules kausa vēstures sākumā ir lielākā daļa. Nē, 30. gads ir Urugvai, 34. ir Itālija, 68. ir Anglija, 74. ir Rietumvācija, 78. Argentīna un tad ir 98. Francija. 6 reizes. Man galvā bija 4. Bet ir 6. Tagad zinās. Jā. Nākamais apgalvojums. 6 izlašu kapteiņi ir dzimuši Francijā. No šī brīža pasaules kausa dalību valstīm. Kopā, man liekas, 98%, bet vispār 98 spēlētāji dzimuši Francijā. Pāris avoti pat raksta par 100, virs 100. Jā, tur mainās tā informācija nedaudz, bet gana daudz. Un tu saki 6 kapteiņi. 6 kapteiņi. 6 kapteiņi. Ok. Protams, uzreiz nāk prātā Āfrikas izlases. Beļģijai arī tur varētu saknes meklēt kaut kur, bet mūs interesē tieši dzimšanas vieta. Saknes, nē, dzimšanas vieta. Bet vēl kapteiņi. Un kapteiņi. Bet tas ir tik zīmīgi. Nevar būt. Kāda iespēja? Kāda iespēja? Tu saki, nē, jā? Nē, tas vienkārši liekas ļoti interesants fakts, ja tā ir taisnība. Tā kā tāds, es viņu 900 sekundēs iespējams sākt, protams, visas politikas. Es nezinu. Atbild ir nē. Bet kā domā, cik kapteiņi ir dzimuši Francijā? Es teikšu 3. 5 kapteiņi, jā. Tas ir daudz. Jā. Tas ir. Mums ir, protams, Mbappé, kas ir 1. Jā. Tad mums ir Mandi no Alžīrijas, Plasidē no Haiti, Kulibalī no Senegālas, Ajo no Ganas. Un vēl šur un tur mēģina piešūt Mendrašam, Kaboverdes kapteinim, bet viņš ir dzimis Kaboverdē, cik es atradu, un vienkārši diezgan ātri pārcēlies uz Franciju. Pārbaudīt. Labi, ja tev ir 4-1. Vajadzēja būt 5-0. Nē. Baigas. Vajadzēja būt 3-2 kā minimums. Okay. Nākamais apgalvojums, Kārli. Mehiko turnīra atklāšanas dienā tika iedot brīva diena skolā un valsts sektorā strādājošajiem. Es zinu, ka noteikti kaut kādas brīvdienas tur varēja tikt iedots, jo, pirmkārt, tas, ka viņi uzņem svētkus, un arī futbols viņiem ir absolūta reliģija. Iespējams, ja šis fakts nav pareizs, ko tu saki, tad kaut kam citam iedod tās brīvdienas, un tās būs tas papildinājums. Bet es teikšu, ka jā. Tev atkal ir taisnība. Bāc, tu man iznīcini 5-1. Nākamais fakts. Luksemburga ir valsts ar visvairāk pēc kārtas neveiksmīgiem pasaules kausa kvalifikācijas turnīriem. 22. Aizraujoši. Tas ir fakts. Tas ir tā kā jautājums. Lichtensteina, San Marino. Tur jāskatās, protams, tā vēsture tām izlasēm ir, kur viņas tur ir atradušās. Zinu, ka Luksemburgai tur cieši saiknes ir bijušas ar Nīderlandi. Un tur jādomā par ļoti, ļoti senu kaut kādu atsevišķu valstu atdalīšanos un izjukšanu. Bet tu saki tieši Luksemburga. Luksemburga ir šī rekorda turētāja. Bet nebija tā, ka Luksemburga kaut kādā vienā... Nē, kāds man liekas vienā kaut kādā fināla turnīrā. Vai nu bija tuvu vai spēlēja. Varbūt bija Eiropas čempionāts, bet it kā loģika tur nav, bet... Vai tad Luksemburga vienreiz nav pārsteigusi pasauli? Tā. Intuīcija vai prāts, ja? Intuīcija saka, ka Luksemburga kaut kad, man liekas, varbūt tas skaidrs atšķirās, viņi nav spēlējuši, bet es teikšu, nē. Beidzot, es dabūju punktiņu pēc pārtraukuma. 5-2. Luksemburga patiešām ir šī rekorda turētāja ar 22 pēc kārtas neveiksmīgiem pasaules kausa kvalifikācijas turnīriem. Un arī paliks. Visticamāk, jā, kādu laiciņu viņi šo rekordu vēl paildzinās. Ejam atpakaļ pie goltiem. Messi ir iesits visvairāk pendeles spēļu laikā pasaules kausa fināla turnīros 5.
Tātad, neskaitot pēcspēles sitienus, bet spēļu laikā piešķirtos 11 metru sodu sitienus, Messi ir salasījis visvairāk vārtus tādā veidā, viņam ir 5 gūti vārti. Jā, daudziem viņš asociējas ar šo tieši iepriekšējā pasaules kausā, ka viņš tur sasita tāds pendelis. Tur bija jautājumi, kad FIFA palīdz Messi uzvarēt pasaules kausu. Pendelis. Bet, manuprāt, ir viens cits spēlētājs, kurš ir iesits 5 pendelis pasaules kausā. Un tas ir neviens cits kā Harijs Keins. Tā kā kāds bija jautājums, man jāsaka jā vai nē. Apgalvojums ir, tātad tu saki nē. Apsveicam. Tā arī ir. Man tieši likās, šis būs tavā lauciņā, jo Keins tikko iesit pendeli un tu to spēli komentēji. Visticamāk, tu būsi to pamanījis. Tu esi garantējis sev uzvaru. Apsveicam. Tev ir 6 jau pareizs atbildes. Vēl 2 fakti ir palikuši. Mēs lecam uz 1950. gadu. Indija 1950. gadā atteicās no savas vietas pasaules kausa fināla turnīrā, jo FIFA neļāva spēlēt futbolistiem ar basām kājām. Šo faktu es arī esmu dzirdējis, ja godīgi. Un es nekad neesmu izlasījis, vai tā ir taisnība. Jo dažreiz liekas, ka vienkārši cilvēki izdomā kaut ko un ieliek Instagramā vienkārši uz dūlu, lai salieko kaut ko. Bet tā kā es arī šo faktu biju dzirdējis, tad es teikšu, ka jā. Šeit punktu dabūjais. Tas patiešām esot mīts. Tāds mīts pastāvēja, bet tas ir mīts. Indija 50. gadā tiešām neaizbrauca uz pasaules kausa fināla turnīru, bet tas iemesls bija, jo viņiem pa dārgu izmaksātu ceļš, un viņi kā prioritāti izvirzīja dalību futbola olimpisko spēļu turnīrā, un visam naudas nepietika. Un tāpēc Indija uz pasaules kausu nedavās. FIFA par to baigi apvainojās. Kā precīzi tas mīts ir radies par to, ka FIFA neļauj spēlēt ar basām kājām? To es nevarēju atrast, bet to, ka tas ir mīts un tā nav taisnība, to man izdevās atrast. Bet reiz tas ir tāds populārs, jo tu viņu arī bija populārs mīts. Esmu pie futbola faktiem kaut kur regulāri redzējis, un man liekas kaut kādās pat, negluži prāta spēlēs, bet online prāta spēlēs Viktorīnās kaut kur es arī esmu dzirdējis šo faktu. Bet jā. Tas esot mīts. Pierādījumi tam nav, un vairāk uzticam avotu raksta, ka mīts, nav taisnība. Man vairāk interesē, kāpēc tādai valstī ir 1 miljardu vairāk cilvēkiem nav futbola izlases pasaules kausā. Tur ir krikets un tā tālāk. Krikets. Jā. Visi kriketu spēlē. Noslēdzošais fakts. Norvēģijas sniegums patika pirmajā spēlē? Jā. Norvēģijai šis ir 4. pasaules kausa fināla turnīrs. Tas ir vienkārši fakts kā tās. Tas vēl nav apgalvojums. Jā. Apgalvojums ir sekojošs. Vienīgā komanda, kas Norvēģija ir uzveikusi pasaules kausa spēlēs, ir Itālija. Vienīgā komanda. Vispār pasaules kausa spēlēs. Norvēģijai, jā, līdz šim 3 turnīros, kuros viņi ir piedalījušies, vienīgie zaudējumi, kas ir piedzīvoti, ir pret Itāliju. Neviena cita komanda Norvēģija nav spējusi uzvarēt. Viņi bija 98. gadā, viņi bija 94. gadā, kad bija Holanda tētis arī. Un tad bija, ja es pareizi atminos, 34. gads. Jā, pat 34. es iegodīgi vispār neko nepateikšu. Bet es atceros, viņiem bija kaut kāda tikšanās ar Brazīliju. Atvainojos, 38. Jā, es nepiedošu. Viņiem, manuprāt, bija tikšanās ar Brazīliju 90. gados pasaules kausā. Un ilgu laiku bija kaut kāds arī tāds fakts vai mīts, ka jāpārbauda, ka Norvēģija tur nav zaudējusi nekad Brazīlijas izlasē. Varbūt tas jauts izlases, bet man liekas, kaut kas tāds bija. Un iespējams, tur bija kaut kāda uzvara, kaut kāda neizšķirtī. Bet kā tev šķiet, tas zaudējums skaitās arī tā kā izslēgšanas spēlēs, pēcspēles sitienos vai nē? Jā. Tas ir zaudējums. Jā, tas ir zaudējums. Respektīvi, tad Norvēģijai vajadzētu palikt grupā šajos 3 turnīros un nospēlēt neizšķirti vai uzvarēt, bet kā viņi varētu tikt tālāk un nezaudēt? Tāds ir jautājums. Kaut kāds tur āķis ir, vai ne? Bišķītiņ. Jā. Zini kā, lai tev arī varbūt kāds punkts vēl ir, es teikšu, ka nē. Jā. Jā, tomēr. Jā. Viņi vienīgā izlase, kas ir pieveikusi Norvēģiju pasaules kausa fināla turnīros, līdz šim ir Itālija. Un tā kā Itālija nespēlē šajā pasaules kausā, tad es tev saku priekšā, kas uzvar. Crazy. Viņi vienkārši Norvēģi nevienam citam pasaules kausā nezaudēja. Tajā 38. gada pasaules kausa fināla turnīrā tur uzreiz sākās ar play-off. Jā. Un Norvēģiem pirmajā spēlē bija jāspēlē ar Itāliju, viņi zaudēja. Turnīrs beidzās. Okay. 94. gadā viņi netika ārā no grupas. Viņi uzvarēja Meksiku, viņi nospēlēja neizšķirt ar Ziemeļīriju, un ar Īriju, nevis ar Ziemeļīriju, ar Īriju nospēlēja neizšķirt un zaudēja Itālijai. Un palika grupā ar 4 punktiem. Viņi jau 2 tajā brīdī bija zaudējuši Itālijai.
Jo pirmajā reizē viņiem bija vienkārši viena spēle ar Itāliju, viņi zaudēja. Jā, un arī 94. viņi Un zaudēja. 94. gadā viņi arī zaudēja Itālijai, kas viņiem bija vienīgais zaudējums turnīrā, bija neizšķirts uzvaru un zaudējums pret Itāliju. Un 98. gadā, tu pareizi atcerējies, viņi uzvarēja Brazīliju, viņi nospēlēja neizšķirtu ar Skotiju un Maroku, izkļuva no grupas un piedzīvoja zaudējumu pret Itāliju pirmajā playoff kārtā. Tā kā, ja Itāļi nav pasaules kausā, tad es esmu izdomājis, ka Norvēģi ir man lielie favorīti. Crazy. Jo vēsturiski viņi vienai citai komandai nezaudēja fināla turnīrā. Tā vajadzētu būt, jā, bet ļoti labs fakts. Un kā tā var sakrist? Kā var sakrist, vai ne? Itālija. Šito tu vari, ja tev kāda Norvēģijas spēle jākomentē, droši ņemt un izmantot faktiņu. Ja godīgi, ja man būs kāda spēle, es atsaukšos arī uz tevi. Paldies, es novērtēšu. Galvenais uz visas 104 ar GO3 atsaucies. Tas jau pats svarīgāk šajā kontekstā. Bet par Norvēģiem es gribēju, Kārli, ar tevi apstīties vienu video. Daudz dažādi viral video tagad aiziet pasaules kausa laikā, bet šorīt manu uzmanību un arī turnīru laikā pievērš tas, kā Norvēģi līdzjutēji svin ar savu airēšanas kustību. Un pasties, Norvēģijas parlaments arī ir pavilcies līdzi, ja mūsējie vasaras atvaļinājumā devās ar sieru un auskausiem un Jāņu vainagiem, tad Norvēģijas parlaments vasaras iestāšanos atzīmēja šādi, tāpat kā futbola līdzjutēji. Man liekas, ka Norvēģi var. Es esmu patiešām noskaņots šajā turnīrā, ka Norvēģija var sasniegt lielas lietas. Nu, kas būtu ceturdaļfināls. Varbūt pusfināls, ja viss maksimāli sajiet. Jā, nu, spēlētāji labi, un skaidrs, ka arī Norvēģi ir tas melnais zirdziņš, kas varētu kaut kur ieķerties, aizķerties un tik tālu, bet, nu, jāstāsta, kas nāks pretī. Tur iespējams viņiem Anglija varētu kaut kur parādīties jau astotdaļfinālā, tā kā... Nu, viņiem diezgan liels iespējas ir noslēgt grupu trešajā vietā, jā, un dabūt kaut ko ārkārtīgi spēcīgi jau pirmajā playoff kārtā pretī. Bet ko mēs dabūsim tuvākajās dienās skatīties GO3 platformā, piedāvāsim jums spēļu kalendāru līdz 22. datumam, visas 104 ar GO3 atpakaļ būs 25. datumā. Mēs tā kā arī šeit ejam 5 brīvdienās. Šī tajā telpā strādā tā kā kalendārs. Ja ir sarkanie datumi kalendārā, tad durvis slēdz ciet, mikrofoniem vadus izrauj ārā. Bet, nu, futbolam, protams, mēs turpināsim sakot līdzi, kurš pie dabas krūts, kurš tur pat mājās. Kurš komentējot, kā Kārlis strādājot. Tā, vai mēs varam kalendāru redzēt? Te mēs varam redzēt kalendāru jau sākot ar šī vakara spēli ASV pret Austrāliju 10. vakarā. Šis mačs arī kanālā TV6 būs redzams tiešraidē. Nu, skatāmies, kas mums ir tās interesantās spēles. Nīderlandes, Zviedrija ir tev jākomentē? Tā ir, vai ne? Jā. Ja sarakstā nekas jums nav mainījies. Jā, arī Ilvar kopā. Ideāli. Tā arī mums būs TV6 spēle. Tas ir tas, ko gribās obligāti redzēt. Jā. Nu, tagad jau Spānija ir sev padarījusi par must see TV arī pret Saudārābiju. Ja viņi nevarēja tikt galā ar Cabo Verdi, tad Saudārābija varbūt izrādīsies pārāk liels un ciets rieksts. Daudz tādas interesantas cīņas, bet, nu, tās lielās grandu sadursmes. Turcijai Paragvajai īstenībā ārkārtīgi svarīga spēle. Jā, abas divas zaudēja, viņām obligāti būs kādai jāuzvar. Kādai būs jāuzvar. Tā spēles tiešām interesants arī tāpat ASV par Austrāliju. Nu, tā ir principā cīņa par pirmo vietu grupā šobrīd. Nu, jā, es īsti neticu Austrālijai, un es biju ļoti pārsteigts, ka viņi uzvarēja Turciju. Un Turcija arī bija momenti, un Austrālijai bija ko darīt aizsardzībā, bet ASV sastāvs ir amazing. Nu, tā kā tur uzbrukuma fronte ir no Eiropas top 5 līgām, vidējā līnija aizsardzība. Tā kā, nu, ASV ir komanda, kas īstenībā no tām 3 rīkotāju valstīm varētu tikt vis tālāk, manuprāt. Es atkal izvēlējos Meksiku šajā sarakstā, un es pie tā palikšu. Okay. ASV, man joprojām ASV būs tā kā viena no turnīra lielākajām lošanās. Īstais futbols viņiem ir NFL, jā. Tur. Futbolā izmanto rokas. Bojājot mūsu stadions ar īstu zāli. Skotija, Maroka arī interesanti, jo vispār tā, kur Skotija tur ir balīt, un nu, manuprāt, Bostonā esot izdzēruši līdzjutēji visu. Angļi arī izdzēra daudz kur, bet Skotija, man liekas, ir Zini, kur Anglijā nākamā spēle? Nē. Bostonā. Sausais likums. Bostona netika galā ar Skotu līdzjutējiem, tagad ar Angļu līdzjutējiem būs jācien, lai veicās. Galvenais viņus atdalīt, jo Skoti ļoti ienīst Angļus. Nē, Skoti jau tagad ir devušies tālāk. Jā, Angļi arī Skotus ienīst, un ja būs iespēja, viņi kausies savā starpā. Skotija Maroka ļoti laba spēle. Nīderlandes, Zviedrijas supermačs un Vācija Kodivāra arī ļoti interesanta. Skaidrs, ka šī Āfrikas izlase arī Anatoliem Kreipānam ļoti patīk Kodivāra. Viņš jau pirms turnīra izteica savus simpātijas tieši šai valstī. Varbūt tas no kādas saknes tur nāk. Anatoliem? Nu, nezinu. Iespējams būs jāpaprasa. Viņš pie mums arī atnāks ciemos uz podkāstu.
Anatolija, vai tev ir saknes Kodivārā? Pirmais jautājums. Vai šis fakts ir patiesis? Bet, skaidrs, ka gandrīz jau katrai spēlē var atrast Intrigu, kaut kādu garšu. Kaut kādu virsrakstu. Tur pilnīgi visam var sasniegt. Absolūti. Tai pašai Brazīlijai Haitī 3:30 naktī. Galu galā, jā. Tas diezgan neizteiksmīgs pirmās spēles. Brazīlijai ir jāparāda, kas ir futbols. Tālūk. Turpinām sekot līdzi pasaules kausam futbolā. Lustīgi visi atpūšaties, nolīgojot, bet prātīgi. Un atcerieties ieslēgt televizoru, jo, kā jūs redzat, tur futbols vēlējās naktas stundās, kad visi šajās dienās būs nomodā, griezīsies non-stopā. Kārli, paldies tev, ka atnāci ciemos pēc ballītes. Bija ļoti grūti. Dodies nedaudz atvilkt elpu, lai vakarā esi gatavs darbam. Paldies tev. Mēs tiekamies pēc svētkiem. Čau.